Es izlasīju pasaku, un no savas puses es gribēju pielikt klāt varbūt poētismu un romantiku tam visam saturam. Un es ļoti ceru, ka ir izdevies. Es ļoti ceru, ka galvenais, ko viņi nolasa, ka pasaule ir sirsnīga un droša. Un būt starp savējiem un izzināt pasauli, tas ir labākais veids, kā dzīvot. Būtībā tas ir par to pašu, par neredzamām lietām, jo kādas ir tās redzamās lietas, mums ir tas, ko mēs velkam, tās pašas mašīnas, nauda uz kartes, bet šeit tajā pasakā ir par ģimenes attiecībām, kas īstenībā ir pats svarīgākais, par ģimeni, kas ir vērtība, kas tiešām vērtība arī attiecības ģimenei, tā ir vērtība. Par to arī pasaka šis stāsts. Man šķiet, ka tur būs meitenīte, kur ir labsirdīga un viņa tā kā sastapsies ar daudziem piedzīvojumiem. Man ļoti patīk lasīt pasakas un visādas grāmatas. Man ļoti patīk, tīpaši tā kā, kurās ir kaut kas ļoti tāds interesants, ar kuru man tā kā gribas šausmīgi lasīt. Pasakas paver pilnīgi citu pasauli. Es dzīvoju, varbūt no vienas puses dažam šķiet, ka tas nav īsti labi, bet es dzīvoju tādā pasaku valstībā, pasaku pasaulē. Un tas man noteikti palīdzēja uztvert pasauli kā labāku. Un pasakās ir arī tas brīnums, ka labais uzvar.